Halo! Es esmu Siguldā. Šodien pirmo reizi došos pārgājienā viena pati uz veselām 2 dienām. Es tiešām esmu ļoti daudz gājis pārgājienos. Vienmēr lielākoties ar cilvēkiem. Neticēsiet, bet pārgājienu maršrutu izvēle bija vienkārši katastrofāli sarežģīts uzdevums. Jo man patīk tā kā visādas nomaļākas vietas. Dažādas skaistas spoti mežā, pie upēm, pie jūras un tā. Bet īstenībā, ja tā padomā, naktī tumsā viena pati mežā pilnīgi iespējams viena. Kopā ar nezināmiem meža dzīvniekiem. Diezgan scary. Jāatzīst, diezgan bailīgi. Izdomāju, ka es došos 2 dienu pārgājienā un nakšņošu kempingā, kur ir arī citi cilvēki, lai priekš pirmās reizes ir vienkārši mazāk bail. Amazing. Nu ko, laikam arī esmu klāta vietai, kur es varu beidzot es varu plānots iet. Bet, protams, mans maršruts sākās ar zālēm. Tā jau ir klasika. Ui, Česi. Tā arī ir klasika, ka paklopju pirmajās minūtēs. Es patiešām ceru, ka te ir paredzēts doties. Tā principā bija taciņa, bet, ja godīgi, nav nejausmas. Vai tur var iet. Bet izskatās jau fun. Ok, es teikšu, ka šis ir ļoti klasisks Sīņšas maršruts. Wow, pilnīgi balta mati. Taciņa ir. Vienkārši nedaudz džungļi. Šodien laiks karsts. It kā esmu ēnā, bet te, protams, ir odi. Līdz ar to baigi nevar iepauzēt. Ja gribās iepauzēt, tad laikam jāvelk garie legingi. Bet man ir slinkums. Es gribu ātrāk nonākt kaut kur pie Gaujas. Lai varētu apēst brokastis, jo es, protams, braucu ar vilcienu nepērnas brokastis. Classic. Pats es ļoti ceru, ka šīs nav privāta īpašums. Lai gan izstāst, ka tā ir daļa no trases, tā kā redzēs. Laikam jau tad rīkst iet, vienkārši tāds aizdomīgi izpļauts. Šodien plānots noiet kaut kur 18 līdz 20 kilometrus, bet, ja man būs vēl iekšā kaulos iet tālāk, tad es aiziešu arī uz Lojas upi, jo es īstenībā gribu pafotografēt nedaudz arī šodien. Redzēsim, man būs spēks vispār. Aha, mēs esam Kārdes trasē. Nevaru izrunāt šo nosaukumu, bet ejam tālāk. Es skatījos vakardien video par to, kā pārvarēt bailes no kempošanas vienam pašam. Un tur viens vīrietis ļoti labi pateica, ka īstenībā daba ir jāuztver kā nevis kā tāds bieds, kā tādu nezināmu iespējamu notikumu arēna, bet drīzāk kā vieta, kur tu atgriezies pie sevis. Jo, ja tā padomā, pilsētas nav tā dabiskā vieta, bet daba ir obviously dabiskā vieta. Līdz ar to, jā, centīšos iet ar jaunu mindsetu. Oh, shit. Fuck. Protams, jā, kaut kas tur ir. Shit. Ījās, kas runāja par bailēm. Kaut kas tur ložņā. Fucking hell. Es nezinu, kas tas bija, bet es iešu šeit, kas ir vēl mazāka taciņa un kaina man ir vēl vairāk baila, bet viņu vismaz izvedīs uz upes. Es nezinu, kā jūs, bet es pie upes krastiem labāk jūtos, ne tik bailīgi. Pat tā ir maza taciņa. Un tā tomēr ir Gauja. Ja nu kas leks iekšā Gaujā. Es ceru, ka te kaut kur būs kāds cits cilvēks, tas būtu ļoti jauki. Fuck me. Ja godīgi viss, ko es šobrīd gribu, ir paēst savus brokastis, bet tā vietā es esmu vienkārši kā uz adatām. Ja jau būs ok. Tā. Ņemu tālāk padomu un zināšanas no Latgales pārgājiena. Man ir štoks. Esmu pie upes un tur ir laivotāji. Un Sintie nav tik bail vairs. Man, protams, ir jāiet atpakaļ uz tā pašu posmu, kur bija tas unknown scary animal. Tikās ieslēdz mūziku, lai man nav tik bailīgi. Au, fuck it, one. Ok. Civilizācija. Jej. Tāds pikniks patu. Jāiet ēst brokastis. Laikam jāsāk legingi, jo baigie odi.
asinīs krosāns. Let's go! Es vēl nopirku Siguldā veikalā sauļošanas krēmu, jo es aizmirsu. Vajadzēja nopirkt arī otru pušmu, jo to es neņēmu no mājām, lai gan kaut kur noliku laikam uz komodas un neieliku somā. Kaut kā lēni ejās, jo es sāku jau fotografēt, un tas paņem laiku. Tas arī iemesls, kāpēc es ļoti reti fotografēju takas tādās, tiešām labā kvalitātē, kad es eju kopā ar kādu citu cilvēku pārgainos, jo tas vienkārši paņem laiku. Atrast kadrus, atrast foršas vietas, kas tev patīk un ko tu redzi. Pārējiem vienkārši grib iet. Un es to pilnībā saprotu. Aha, tā. Mēs neiesim uz ķeizara krēslu, bet mēs iesim uz Valnalas klintīm un Valnalu. Runājot par maršrutu, visu šo 2 dienu pārgājienu maršruts būs principā kombinācija no 2 Meštakas posmiem. Līdz ar to varat maršrutu skatīties vai tur, vai arī, ja jums gribās redzēt tieši to crazy versiju, ko es eju, tad aprakstā ir links. Abās pusēs ir, kā es viņu saucu, zingeļu pļavas, jo te ir ļoti daudz tīkli. Tas man rada raizes par to, ka te ir ļoti daudz zirnekļu. Nevar pafotografēt. Fucking daudz odi. Priekšā spīd kaut kas oranžs. Izklausījās pēc veiza. Šī tad ir laikam Valnala. Pats gribās iekāpt. Ok, tagad laikam ir laiks bišķiņi iepauzēt filmēšanu un fotografēšanu. Un vienkārši dur taisni, jo man vēl bišķiņi gabaliņš ir priekšā. Neesam pat šķiet trešdaļā. Jesus Christ. Diezgan karsts. Man kaini gribās piestāt un atpūsties, bet es vēl neesmu nonākusi pie tāda atklāta krasta gabaliņa, kur nebūtu mežs, un par cik es esmu mežā joprojām, te ir šausmīgi daudz odi, un baigi negribas stāvēt un atpūsties, drīzāk gribās iespringt ātri aiziet uz kādu jaunu spotu, un tad tur varbūt piesaist, kur varbūt nebūs tik daudz odi. Kāpēc nepaņēmu pūšamo? Tā kā iet uz turieni, bet metīšu līgumu, iziešu līgumiņu gar pašu upi, jo es gribu aplūkot vienu kempingu, kuras apsēdu kā potenciāli telšu vietu, bet jā, pēc kā tas izskatās, ka tā ir diezgan nomaļa vieta. Tagad reāli dzīvē, turpat netāli ir dažas mājas, tā kā nav nemaz tik traki. Kaut kur arī bija jābūt tam kempingam. Varbūt, ka tur tālumā, kaut kur tur. Pastīšu uz kartē. Jā, viņš ir tur tālumā, bet es aizgāju pilnīgā strupceļā. Tur gan jau var pārbrist, bet man negribas brist. Nemasīt ētas. Tā kā jā, tā gribas piesaist un atpūsties. Es jūtu, ka esmu to pelnījusi. Jā, atpakaļ. Labi, nebija tik šausmīgi daudz. Šais laikam topā šūpolis. Jāiet pašupoties, ja jau viņas te ir, tad jāizmanto. Es tā priecājos par iespēju pasēdēt pauzītē, ka es pat neievēroju, ka bišķiņi samācies. Es ceru, ka nelīs. Nē, vienkārši samācies kaut kādus stundiņu, 2 varbūt būs, pēc tam atkal būs 6. Saulīte pilnīga bez mākoņiem. Nav tik traki. Esmu jau klāt kempingā. Lielais akmens atpūtas vieta. Neesmu vienīgā.
Šeit es gribēju palikt šajā pārgājienā, bet es domāju, ka laikam tomēr ne pārāk nomaļi, lai gan te ir taši cilvēki arī citi, bet ir liels risks, ka tā arī var nebūt, un līdz ar to man personīgi bija bišķi scary. Super nice melanītes, bet nav laika skatīties viņas un ēst un lasīt, jo mani ēda vienkārši ne tikai ūdendunduri, bet arī tās briežutis kādiem. Jau diezgan nogurums, esmu, man liekas, pāri pusē pārgājienam. Ok, tā izskatās tādā nedaudz privātāka telšu vieta. Bet izsās nice. Miskastīta, galdiņš, uģiņa vieta arī ir. Nu vāt, ja man nebūtu bail, es definitely paliktu šeit, jo tā ir tik nice. Jā, paskatījos kartē, man ir principā, mašīna. Okay. Jā, paskatījos kartē, man ir kaut kādi 7 km palikuši, kas ir principā pusotra stunda. Nu, aktīvas iešanas, nevis ar pauzītēm. Īstenībā 7 km nebūs viss. Tas ir līdz Rāmkalnu tiltam un Rāmkalnu veikaliņam, kuras gribu nopirkt kaut kādas garšīgas paiciņas. Te ir vēl viena vietiņa. Ar mašīnu labi var atbraukt. Un tas ir pretty cool. Tātad 7 km aptuveni ir līdz Rāmkalnu tiltam, bet pēc tam man ir jāpiet vēl nedaudz, man liekas, kādi varbūt 2 km, varbūt 3 līdz kempingam. Tā kā no problēma, really. To saka Sintī, kura vēl nav galā. Nekad šeit neesmu bijusi, literally nekad. Bet tāpēc man patīk iet pa visādām random vietām, kādā izkapulīgās nezināmās vilcienu stacijās. Iet pa visādiem maziem ciemiem, kurus tu vispār nezini. Teikšu, kā ir nogurums. Man ir palikuši 2,5 km, mazāk nu jau, līdz Rāmkalnu tiltam. Man sāp kājas. Man liekas, ka ar aptuveni līdz 10 kg somai, ar tādu somu plecos, man 17 km totāls lūzuma punkts. Yes! Es esmu Rāmkalnos. Tagad tikai jānonāk līdz veikaliņam un es būšu tikus pie savas melnās kafijas. Es varu daudāt no prieka. Tadām! Tur jau spīd Rāmkalnu izkārtne. Man ļoti gribas vienkārši iečilot. Es esmu vēl nogurusi. Es esmu ļoti lepna par to, ka tā kā es actually beidzot aizgāju pārgājienā. Bet jā, kādēļ I'm tired. Jūtos tā kā finiša taisnē. Kafijas pauze beigusies, esmu atpakaļ pilnīgi random vietās. Jāuzmanās. Jo es eju uz savu kempingu, prom no civilizācijas, atkal mežā. Man kinda gribās vienkārši būt jau kempingā, pašot vaļā limpeni. Fuck, tie odi, Jesus. Kindis tas tā, kā es iet kodu dzērāju vietu. Kodu lokālais spots. Nu, es teikšu, kā ir. Es laikam esmu izsmēlis savu džungļa vietu kvotu šodienai. Nedaudz jau pat besis sākās. Man liekas, bišķiņ par daudz. Šeit pat tiešām noteikti neviens cilvēks nav. Tas nedara mani priecīgu. Un honestly, ir ļoti neumulīgi. Teikšu, ka diena bija ļoti piesātināta. Jā. Tā kā jā, rītdien es nezinu, braukšu vai nu ar vilcienu, vai arī ar autobusu. Tad jau redzēs, cik daudz lustas būs. Neskat skaisti. Mēs cik tālu varētu iekšā. Jej! 20 km marka. Ļoti labi. Esmu beigta. Gribu ātrāk gala punktā. Es tikai nācu mācīties kempingot viena pati. Ar domu, ka būšu cilvēkos. Es esmu viena pati. Man liekas, ka dzīve man vienkārši gribēja izmācīt daudz ātrāk, nekā es te pa solīšiem gribēju darīt. Oh girl, tu nemaz nezini, kas tevi sagaida. Tadam!
vakariņu laiks. Un šeit es cenšos patverties no odēm, jo izejot ārā vienkārši freaking kož nost. Tur, kad zaļais jumtiņš, tur būs arī vecmeita malīte. Bet vecmeitas vēl nav ieradušās, un es ceru, ka viņas ieradīsies. Ja nē, tad man būs bailīgi. Man actually ir bail. Es nezinu, kāpēc. Vienkārši tā ir. Galvenais ēdienu nēpās to neturēt teltī. Šis laikam būs mans apkaunojošākais video. Welcome! Crying Cynthia. Man tā kā no daudz kā ir bail. Bet es nezināju, ka man ir tik ļoti bail palikt vienai pašai teltī. Kaut kā tāda tā kā panika laikam sākās, ka tā kā, nu jā, this is it, I'm doing it. Es nezinu, no kā tieši man visvairāk bail. Laikam jau no lieliem dzīvniekiem. Un uzminiet, kas notika 2 naktī. Ok, šis trips ir diezgan fiasko. Kaut kādās 2:20 pamodos naktī. Un man apkārt drasēja meža cūkas. Tas ir viss, no kā es baidījos. Un tieši tas arī bija. Un viņš tā turpināja darīt veselas 2 stundas. Es neaizvērdu acis. Es vienkārši biju paralizēta. Es izlēmu par labu piezvanīt māsai. Lai viņi man nākbrauc un izglābi. Es zinu, ka teorētiski var arī nekas slikts nenotikt, bet es vienkārši nezinu, ko darīt pareizi šādās situācijās, un tāpēc dodos priekšlaicīgi mājās. Pagaidām man šķiet, ka šis trips man ir vairāk traumējis, nekā iedrošinājis darīt to vēlreiz. Gribēju, protams, arī varbūt noķert nofilmēt tās skaņas, kas bija visu nakti, principā, bet biju pārāk pārmīzus jēgu, lai kaut ko vispār darītu un kustētos, un man jau 3 stundas gribās stoldi, bet es nespēju iziet no telts. Tagad, kad ir gaišs, es redzu, ka ir gaišs, kas mani priecē. Principā tūlīt arī jābūt māsai. Es jūtos tā kā ļoti vīlusies. Man šķiet, ka šis arī nav iedvesmojošs video, ja gadījumā šo skatījās arī kāds cilvēks no maniem sakotājiem, kas arī ir baidās iet viena paša pārgājienā. Es domāju, ka šis video nav īpaši iedrošinošs, bet no viņa arī daudz ko var mācīties, respektīvi noteikti ir vērts uzzināt, ko darīt, kad ir kaut kāda dažāda veida saskaršanās ar dzīvniekiem. Tā kā jā, es joprojām viņas dzirdu, viņas kaut kur ir mežā, bet man šķiet, un es ceru, ka par cik es sāku runāt, un es arī ieslēdzu mūziku. Pirms es filmēju, tad viņas laikam ir sapratuši, ka šeit ir cilvēki, un viņām nav laikam vairs intereses šeit atrasties. Ironiski, ka tagad, kad māsa atbrauks pakaļ, ir jau principā gaišs. Un teorētiski meža cūks jau ir aizgājuši, un es īstenībā varētu iet uz autobusu, bet I guess, paldies, ka sakojāt līdz šim video. Es tiešām ceru, ka es nenotraumēju arī citus cilvēkus, kur ir bailīgi doties pārgājienās vieni paši. Noteikti izglītojieties, pirms jūs to darat. Mēģiniet. Un, ja jums negribat iet pārgājienā vieniem, tad paņemiet līdz kompāniju. Tas, man liekas, arī ir labākais, ko var darīt. Kopā tomēr ir drošāk. Bye! Es, man liekas, tagad mūžā esmu tā sābijusies. Es, man liekas, ņiekuši par to vēlāk pēc kādas nedēļas. Tas viss būs tikai biedējoši, bet crazy stories.